vajag iet. Ko pinzelējies un nespēlē? Jā. Nav vairs tādu zvejnieku kā mūsu jaunībā. Tā gan. Bet ko jūs savā mūžā esat tādu izdarījuši, kas nav darīts pirms jums? Nu neko! Kā uznāk vētra, tā istabā sēžat un plātaties! Gudrais no austrumiem, tu laikam domā zvejot vētrā? Arī vētrā. Pamāci mūs, kā to darīt. Nu? Jūs visi pazīstat murdus, ko liek upēs un ezeros. Tikai lielāku tādu pašu murdu noenkurēsim arī jūrā. Ak, tu galviņa, kas notiks ar tavu murdu, kad sāk zēģelēt lielais launaks? Garām jūras ziemeļs. Jā. Linums būs no rupjiem akmeņvalgiem. Kas tās būs par zivīm, kas līdīs iekšā tādā biezā deķī? Varbūt lasis? Visas, kas jūrā dzīvo, protams, arī laši. Garoza! Vētrā nāk malā! Sveiki! Refkabīni! Esam gan krietni izsalkuši. Tāpēc jau braucām vētras laikā pie jums. No jā, droši jau pēc lašiem brauc pakaļ. Nu vai tā kāds lasīs priekš garozas neatradīsies, ko? Kur tad runāt par lašiem? Reņģis pat nav. Nevienam nav latu pie dvēseles. Ja gribēs iekasēt parādus, būs jāpagaida. Pagaidīsim, pagaidīsim. Vēl man drusku jāaizdod. Ziemā visus tīklus pazaudēju. Kā lai tiek pie jauniem? Jā, bez manis jums izpotēt. Nu, tad ņemiet. Palīdzēšu, palīdzēšu. Visiem palīdzēšu. Bet par to jums arī jānodrošina man turpmāk lomi. Apsolam, apsolam. Stūrmans nebūs ar mieru. Kā es teikšu, tā būs. Es esmu saimnieks, nevis Oskars. Labi vārdi. Hei, 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 hei! Hei, hei! Mosties, mosties. Kili, 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 kili. Droši vien izguļ dzērumu. Ej jūs tur! Gribējāt aizbraukt bez manis? Ko jūs iesāksat bez Buņģiņa kunga? Ejam augšā! Drusku lēnāk, kaimiņ! Es pats metīšu savu lomu. Ak, tu lielī! Vai tik maz vīru met lomu? Buņģa, tu šodien ies pie akmeņiem. Bet tu, Kristap, metīs virsās. Skaties, ka neatdedzina nagus, Oskar! Traks, kas traks. 1/4. Sveiks, brāli! Sveiks! Cik tu stiprs esi palicis, cik tu liels esi izaudzis. Drīz to Zvīņu ciemā visi griesti būs par zemi. Nekas. Mēs taisīsim jaunas mājas ar augstākiem griestiem. Pašmārīgs, padomā, Oskar. Īsti piemērot tavam brālim. Abi skoloti.
Paldies, tēt! Pavasarī pabeigšu universitāti. Un uz vietu arī nebūs ilgi jāgaida. Jā, dienās iznāks īsts kungs. Vai ne tā, Katrīna? Precinieks kā puķi. Žēl, ka es tev par vecu. Edgars ar Lidiju jau kārtībā. Bodnieks Banders būs mums radnieks. Sveiki, meitenes! Vai tu palīga nevajag? Vai tas studentam no Zvīņa nemaz? Rīgas kundzeņa! Zentas jaunkundz. Ir pazīt vairs nevar. Kas par meiču izaugusi? Nākat līdziet laivām, kārbām, zirgiem! Urā! Veic tak pinzelēt, nāc līdzi! Mums ir ķēriens! Apsveicu tevi, Oskar! Hei! Apsveicu ar pirmo lomu! Jā, tā nekas, tā nekas. Brauc šurp, krāmē iekšā! Mēs paši vedīsim savu lomu uz tirgu. Kurš to teica? Visi! Kuri visi? Visi! Tu varbūt tās! Ko tu līp pie viņiem tā kā gliemes pie sēnes? Viņi visi tev parādā, tāpēc arī klusē. Parādam nav nozīmes! Es tev neesmu nevienu santīmu parādā. Ah, tu piena puika! Mēs ar tevu tēvu šodien visu jau sarunājām. Ko? Nu. Tagad vadi iekraušanu. Vakarā taisīsim dieliņus. Paklausies, Oskar! Mums pietrūkās sāls! Vai tu gribi kur iet? Es nekur. Pavadi mani. Taisnība, ka tu esi nodomājis būvēt jūras murdu un arī ledus pagrabu. Un tu varētu būt nedaudz runīgāks. Vai tu jau esi kaut ko darījis, lai tavu nodomu piepildītos? Nē, tam vajadzīga nauda, bet man tās nav. Bet varbūt tu varētu parunāt ar manu tēvu. Nu, tad esam atnākuši. Ja tu nesteidzies, varbūt pastaigāsim vēl? Nekad nedomāju, ka tevi interesē man nodomi. Saki, Anita, vai tu šoruden atkal brauks uz Rīgu? Nezinu. Vai turpinās mācības augstskolā? Es neesmu vēl izlēmusi. Ar labu.
Visi muļķi, bet man jābūt gudram. Neviens netic viņu murdam, bet man lūdzu jātic. Un vēl jātērē uz to savu naudu. Un tikai tāpēc, ka tu tā vēlies. Man papirosas. 2 sportiņus lūdzu. Paldies! Sveiks, Oskar! Sveiki, oligarka! Varētu jau kādreiz ir apciemot māsu. Gan jau aiziešu. Jā. Drīz mans brālis atbraukš no Amerikas. Dzirdi? Oho. Nebrīnies. Ja neviens nebrauktu, tad uz deltais vajadzētu norakt. No Amerikas brauc. Nemāci tu mani. Nav tu zini, kur tā lieta, kad iekritus. Nākot būs pamets. Bet es varu, tu pats. Nu tad jāiet meklēt. Tu pēc paņēmi. Nelēj čalīt, atstāj puķiem. Tu mani mīli, Robert. Es nevarēju palikt vienaldzīgs no tava skaistuma. Kā es tevi ieraudzīju, tā es iemīlējos no pirmā acu skata. Bet kad tu teiksi savējiem, ka tu gribi mani precēt? Lai pagaida. Es pabeigšu studijas, un tad uztaisīsim viņiem pārsteigumu. Nu ko, atradi? Nu tad paņēmam no oša laivas. Labi, ejam. Labrīt. Labrīt. Man vajag ar tevi parunāties. Vai kaut kas notiks? Vēl nekas nav noticis. Bet var notikt. Ko tu ar to domā? Tu esi. Tev ir bīstami draugi. Roberts tevi nekad neprecēs. Vai tu Anitai tici? Es Robertam ticu. Viņš ir tavs brālis. Pirms pāris dienām šitā reņģe būtu aizgājis pa pirmo zorti. Bet tagad Rīgā tirgus pilns līdz malām. Tev ir jāņem no manis šis loms. Jā, tu man esi daudz parādā. Labi, rēķināšu tev 10 santīmu pa pūru. 10 santīmu. Citiem tu latu dod, un tas jau ir maz. 10 santīmi. Tu pusē. Irmas Jankundze, atļaujat jūs pacienāt? Paldies! Tagad jūs būsiet man parādnieci. Robert? Jā. Kāpēc tu no manis vairies? Nerunā. Es tev esmu apnikusi. Nerunā muļķības, lūdzu. Nevajag. Rieblis. Tu slimēsi. Tu kā nenojaukt. Ilgi jau vairs tas nebūs noslēpjams. Ko man tagad darīt? Cik muļķīgi. Klausies, gan es kaut ko izdomāšu. Dod man 3 dienas laika. Pēc 3 dienām atnāc tepat.
pasaki tam, kas tev atsūtīja, ka es nezinu, ko viņiem no manis vajag. Un lai viņiem manī vairāk netraucē, šeit ņem. Jā. Ej! Paldies! Par kapiem laižas melnas vārnas, un žēli ķerts, nav vērts. Es apsēžos uz kapa malas, un saucu līdz, nav dzīvot vērts. Brīvie mūslaiku cilvēki nepazīst aizspriedumus prāt! Robert! Iznāc drusku parunāt! Nav laika! Vaļā! Netaisi rēvas! Monte suns! Nelieti! Tu zini, ko tu esi izdarījis Zentai? Kādai Zentai? Tu solījies viņu precēt! Kas tev par daļu? Palīgā! Vai tu visam bez jēgas? Ko tu ar viņu dari? Par ko tu viņam uzbruc? Tu domāji, es no tā atstāšu? Tā tas netiks atstāts. Ir kā tas būtu tavos spēkos. Es pārmācīju Nelieti. Lai Roberts vēl šodien taisās kā tiek! Tā tas nebūs! Nebūs, kamēr šeit esmu saimnieks! Paldies, tēv! Ja tu domā arī turpmāk būt mans vagars, kas es jums visu šo laiku esmu bijis? Dēls? Ne dēls, vergs! Kalps bez algas! Turpmāk tev nebūs! Roberts paliks! Labi. Tad es iešu. Ja tu ej, tad aizmirst, ka te kaut kur ir tava tēva mājas. Labi, papūlēšos! Oskar, pagaidi! Oskar, kur tu gribi iet? Šovakar nekur tālu, tepatās līdz Pudumiešiem. Varbūt māsa nelieks pajumti. Bet vai nebūtu labāk, ja kāds tev ietu līdzi? Tas būs smags laiks, Anita. Mani var sabradāt. Un ja neatradīšu līdzekļus saviem nodomiem, meklēšu darbu uz kuģa. Bet kāpēc tu nekad neaprunājies ar manu tēvu? Tas ir tavs tēvs, Anita. Un tāds ir cīnītājs? Varbūt arī no manis tev ir bail. Kādu vēlnu tu ar mani dzen, Anita? Es nedzenu vēlnu. Tev kaut kas pēc 9, pieliecies zemāk. Anita! Anita! Pagaidi! Tagad tu esi mans parādnieks! Atceries! Ar Dievu, tēvu!
diena nāks, kā slazda valks pār visiem, kas dzīvo virs zemes. Lūksim debesu Tēvu, lai viņš sūta pie mums savu eņģeli, kas pastarā dienā paceltu mūs no šīs degošās zemes un aiznestu viņa pagalmos, kur laiks ir tik labs, ka var zvejot visu cauru gadu. Lūksim, lai viņš mums sūta eņģeli. Sveiks, mīļie radiņi! Jēzus dēļ mūs pametuši, muguru mums pagriezuši. Oskar! Oskar! Skaties, ko te viņš te dara. Es domāju, viņš tāpēc durvis aizslēdz, lai netraucē viņu mieru. Te jau var meitas vest augšā. Vai tad tev tur tajā kaļķu koncertā apnika jau? To dziesmu es esmu dzirdējis diezgan. Viņa pus Atlantikas. Neviens smuku meita tur arī nav. Ko tu es tur lejā darīšu? Kādu slazu tad tu esi uzlicis? Tas ir jūras murda modelis. Kur veids? Vai tev kāds kompanions jau arī ir? Viens ir. Viens ir. Trešā daļa. $100. $100. Bet ja nu ētu šitos aplos? Nu tad jātais jauns. Bet ja nu zivi tik daudz, ka starpnieki nosit cenu? Tāpēc jātais pagrabs pašiem. Un nav ko tirgot garozam. Bet jātirgo arī Rīgā pašiem. Tas man imponē. Kļava, Meņģels un ko? Fredi! Tā lieta ies. Varat tikai iedomāties garos ģīmi. Mēs viņam piespiedīsim asti. Bet neviens taču nezina, kāpēc mēs būvējam to Lāras pagrabu. Tikai Fredis. Bet to, ka tur būs pagrabs, saprot visi. Es tik saku, ka skābēšu kāpostus. Nu, tad rīkojamies. Vai tagad tu vairs nedomā doties uz kuģiem? Būtu jau braucis, bet vairs nevaru. Jātaisa murts. No tā tagad daudz kas ir atkarīgs. Vai tikai no tā? Nu kā tad jums ir ķēries? Raudiet! Nav ko slēpties! Izgāst tādu naudu pa murdu un 3 vimbas noķert. Ar tādu zveju pa ķaķiem nosprāgt badā. Neflētē, vecītē! Viņš padarīs visus mūsu trakus! Šis Oskars! Es zinu, kas jādara. Es zinu, kas jādara. Oskars! Viņš nekā nenoķers! Viņš nekā nenoķers! Kāpēc viņš piedzinis pagrabo lādu? Klausies! Mīļā māsa Olga.
Mums jāpumpē visiem pumpiem! Oskars jādabū prom no šajienes! Oskars ikdienas nāk mājās tukšām rokām un aiz bēdām iemet. Īrais trakums, skaida caurām naktīm un vad mātītes mājās. Bet rūkšās jākskuļ, kas pie viņa nāk nakts laikā. Sakiet, lūdzu, vai jums ir termofori? Burti norauts. Šis laiks katrs minūti. Stāvē un novairs nav redzams. Eņas! Es skaidri redzu murdu! Tu neproti skatīties! Stāv kā stāvējis! Tu neproti! Jo Oskars redz, ka viss kārtībā! Laidies vaļā, es tieši klāt! Izturējis gan? Vai tur kas iekšā? Va? Ir laci! Vai tagad tu tici? Vai tagad tu tici? Aidiet! Losies, ēries! Bet tad es pat nedomāju, ka tas viss ir kaķiem! Oskars tomēr piepildīja savu tiepumu. Jā, laime. Anita! Anita! Laši! Es samaksāšu visus savus parādus, Anita! Apsveicu. Un šovakar... Man nav laika. Nu, kas tev ir, Anita? Laidi mani. Ko tu man uzbāzies? Es neesmu no tām, kuras tu ved pie sevis pa naktīm. Kas? Ko tu runā? Es gaidu, ka tu atbrīvosi manas rokas. Savu fizisko pārākumu tu vari izrādīt citā sabiedrībā. No kuras puses tad šis vējš pūš? Pavaicā to savai māsai. Lidijai? Ne, Olgai. Labi. Pavaicāšu gan. No! Bez Oskaras iekšēnē nelaidīšu. Es iešu pa liecinieku. Kas te notiek? Teik ratīšanas orders. Man ienāca ziņojums, ka jūs savā pagrabā glabājat zivs, kur zvejošana pašreiz ir aizliegta. Lūdzu! Re, kur ir aizliegtās zivis? Viņš tās gribēja nomest uz ledus. Es uzreiz ka šim aizēdus. Man ir Šarlaka Kalmanaks. Re, kur šis pierādījums? Lūdzu. Nāc piesaist. Nāk. Iedomā nav viena. Ņem. Klausies, Oskar, vai tev būtu žēl, ja mēs arī citi kaut ko nopelnītu? Man jau nekad nav skaudas. Mēs te ar Indriķi un Jākabu arī gribam taisīt murdus. Kaut zepelīnu. Bet nav jau naudas. Nav. Varētu uz parādu. Man ir ideja. Neatdodiet lomu Garozam.
Pārdodiet to mums. Mums ir ledus pagrabs. Gondoram motorlaiva. Mēs jums maksāsim vairāk. Nopelnīsiet tam vēlna murdam. Tā ir laba ideja. Blēņas! Lai murdi būtu visiem, ir jānodibina kooperatīvs. Vai tad es sen par to nerunāju? Saprotiet, zvejosim katrs pa sevi, bet glabāsim, pārstrādāsim, pārdosim, visi kopā, vairāki ciemi, varbūt pat visa piekrasta. Tu ir tuls! Man tā ideja galīgi neimponē. Vai, un es domāju, ka zagļi. Nāciet šur. Man ar jums jāaprunājas. Sakiet, vai kristīgā ticība liek cienīt viesmīlību? Jā, tā ir jauka lieta. Lai slavēts tas nams. Kur to apgāna, kur nelietis un dienas zaglis posta godīgi ļaužu ģimenes dzīvi. Es vēl neesmu izšķīries. Nopēršu tevi vai nē, bet lai vai nu kā, tu tūlīt atstāsi šo ciemu un vairs nerādīsies. Labi. Nu? Ej laukā! Iespējams, es tev palaidīšu garām bez sitiena, bet varētu būt, ka šie mezgli krīt pār tev galvu. Nu? Ej! Lūk, kāds tavs bruņinieks. Ko tu tagad domā darīt? Ko tad es? Dzīvo ar savu Pēteru, kā paši prot. Tu viņam nestāstīsi, ja? Nē, jau nē. Tiekiet paši galā ar savu dzīvi. Oskar, brālī, cik tu esi labs! Ak, Dievs, ko es esmu izdarījis? Varbūt es esmu izpostījis visu tavu dzīvi! Runā, ka tu graucos gar piekrastu aģitējot par kooperatīvu un pret mani. Pielūko, nenolauz kaklu. Tas nekas, man tas stiprs. Skats! Fredis! Ir viens foršs puika. Viņam meitenes kā dēles slīp klāt. Sveiki, Brunī! Nedēļas viņiem kooperatīvu dibināšanas pasākums. Kāpēc viņam?
Vai tad man? Jā, arī tev. Un varbūt ar laiku iestāšos arī es. Lai mūsu bērniem bagāti vecāki! Jums vienmēr 10 kūciņus šitā galdiņā. Hello, baby! Iekod vaigot. Tu izskaties tā, kā tev kāds būtu nops izgriezis. Dejo Boston. Iedomājies tikai. Tu apskau meiču. Meiču skatās uz tevi. Pavadinošu skatienu. Un tu jūti viņas krūtis. Un tu gribi viņu noskaustīt taisni uz lupām. Bet es nezinu, kā jūs to tādos gadījumos darāt. Tā mēs to darām! Nu, reņģu bens. Godājumam cilvēkam jau nav vietas starp razbaļniekiem. Oskar! Oskar! Ar kooperatīvu. Sākas jauns laikmets zvejnieku dzīvē. Vai jūs šeit redzat garozu? Tāpēc, ka viņa laikmets ir aizgājis. Murts, ledus pagrabs. Tas ir tikai sākums. Ar laiku uzbūvēsim dambi, žāvētavu un varbūt arī konservu fabriku. Ko mēs varam ievēlēt par priekšsēdētāju? Es noņēmu savu kandidātu. Es ilgi te nebūšu. Kur katru dienu es varu aizbraukt no šejienes? Piedod man, pat es noticēju meliem. Anita. Tu nedrīksti aizbraukt. Es taču tevi mīlu. Pētra aizbrauš pār jūru, satrako ūdeņus un izzūd tālumā. Taču jūra paliek. Un tā nav zaudējusi nevienu lāsīti no savām jūras dzīvēm. Tēti, reizais Kur tēvs? Aizgājās galvas sēdi. Jā, tu jau nezini. Mūsu dāmi atbrauc taisīt jauns inženieris. Sārputna kungs. Sārputns? Viņš dzīvo pie mums. Lidija, es drīkstu palūgt papirosus? Es atnesīšu. Paldies. Atvainojiet, Jankundz, bet man šķiet, ka es jūs kaut kur esmu redzējis. Jūs nemaldāties. Es kādreiz dzīvoju Rīgā. Mācījāties 3. ģimnāzijā. Bijāt no vienas puses ar Robertu Kļavu. Jūs esat Anita Bandere. Jums ir ļoti laba atmiņa. Bet nevisai laba redze. Es tikai nu pat pamanīju laulības gradzeni un saucu jūs par Jankundzi. Un kas tad ir jūsu vīrs? Skolotājs? Aptiekārs?
Ārsts? Nē, viņš zvejo. Tu man esi atņēmis visu, garozi, bet māja, kurā dzīvojuši mans tēvs un tēvs, tā jāatstāja man. Ārā! Āram! Pagaidi! Ar tavu būdu jau vien nepietiek, lai dzēstu parādi. Bet tev ir dēls. Atstāj jūs skolu, lai atstrādā. Nositīšu! Nu! Es esmu nolēmis, esmu tavu būdu atstāt. Bet mazliet tev man jāsaka paldies! Bet nekā nekrietni. Es nedarīšu. Nē, tikai to, ko es gribēšu. Laikam roņi. Jā. Te nekā vairs nevar darīt. Dievs palīdz! Paldies! Roņi! Jā, pagāni. Sanarrojuši visus tīklus. Nesīsim tās pānskas augšā. Nav vērts vairs labās kārt. Labs ir, es nokārtot. Cilvēkam tagad lielas raizes. Jā, visi tīkli pa galam. Žēl. Jūs viņu pazīstat? Viņš ir mans vīrs. Vīrs? Jā, Oskars Kļavs, Roberta brālis. Kā viens pats pa māju. Bet mazais Edis, vai tad viņu tu pa vīru nemaz neturi? Apsies, kāds liels jau izaudzis. Ko tavu sieva tā bizot pa bandariem? Vai tāpēc tu esi nākusi? Jā, dāls, tāpēc. Tā jau ļaudis runā. Kā Anita ir izglītota dāma, kam viņai vajadzīgs tāds vīrs vienkārši zvejnieks. Pavisam cita lieta inženierkungs. Tur ir jūra. Redziet, te ir mols. Tur osta. Perspektīvā. Vai es drīkstu jums ko sacīt? Lūdzu. Bet apsoliet, ka neapvainosieties. Labi. Goda vārds. Goda vārds. Jums ir grūti dzīvot kā vienkārša zvejnieka sievai. Piedodiet, jūs solījāt neapvainoties. Jūs saista tikai pieradums, vai ne? Paskatieties uz mani. Skatieties. Taisnība. Pasakas, kas to ir redzējis? Kas? Es. Tu viņu mīli, Oskar, es to saprotu, tāpēc slēp visu sevī. Baidies, ka neaiziet pavisam. Runāsim skaidri un gaiši. Pašlaik ir tā, kam ir kabata tukša, tas lien iekšā kooperatīvā. Un tāpēc mums nekad nav naudas. Bet
Ja nevienu vairs nepieņemsim, mēs varēsim visu piekrasti saņemt rokās. Neiedzīgā! Kooperatīvs ir visiem. Mēs neesam akciju sabiedrība. Pagaidiet. Kopš Garoza iestājies kooperatīvā, viņam dzirdot teikšu. Jūs visus ir pārņēmusi mankārībā! Rekur nesaltīgais! Balsosim! 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 Viņš visu sagraus! Vai tāpēc mēs visu aizsākām? Mēs aizsākām, lai tiktu vaļā no viņa! Anita, tev ir jābrauc uz Rīgu. Mums ir viesis. Lieliski. Jūs jau vēl neesat redzējis īstu zvejnieka māju. Jā. Sēžu un gaidu namatēvu. Ja jau esat sācis dzīvot ar zvejniekiem, tad jau visās lietās jums jātur mums līdzi. Iedzersim. Nu, kad jau, tad jau. Lūdzu. Kā tad jums patīk pie mums, inženiera kungs? Pat apskaužu zvejniekus. Viņi ir tik vienkārši, dabiski. Cik maz vajag cilvēkam, lai būtu laimīgs. Jā, mēs esam pieticīgi. Dažreiz mums pat pietiek ar to, kas citiem paliek pāri. Oskar! Iedzersim! Uz gādīgu sievu veselību! Man jāatvainojas. Es dzirdu jūru iet pa gaisu. Man jāredz, kas notiek ar murdiem. Es arī iešu. Palieciet! Vēl jau agars! Tev viņa žēl. Tu nezini, cik viņš ir labs cilvēks. Sagriezts ar nāzi. Osi, kas notiks? Murds. Ko? Vai tiešām sadragāts? Teiksim, ka sadragāts. Vispār esmu tagad izpostīts. Vai kooperatīvs dos man aizdevumu? Ak, tu nerāži, bet es esmu bezspēcīgs. Visi naudas dokumenti jāparakst Garozam, bet viņš tagad ir Rīgā. Jūs liekas taisījāties braukt uz Rīgu? Jā. 5:00 sildīšu motoru. Jūs vēl varat nogulēties. Tādā laikā nevar braukt. Nu, kas te tas par vēju?
Jums ir bail, inženiera kungs? Ne. Oskar, kāpēc tu tā dari? Vairākus gadus gaidīju šo dienu, lai viņš nāk iekšā. Oskars! Kā tu pie manis? Apsēdies! Tev nu gan nav laimes. Šeit! Vai tu domā, ka kooperatīvs pēc tavām domām ir banka? Es nevaru atļauties, ka izpētērē sabiedrības naudu. Bet tu vari dabūt no manis pretvekseli. Tikai, bet gan jau mēs sapratīsimies. Man Kurzemē nonūmāti daži valsts ezeri. Šoziem vajadzēs tos izvejot. Tas nav izdevīgi. Var noplēst tikai tīklus. Toties man ir izdevīgi. Paskaties, kas man to ir. Paskaties! Tā ir mana meita, Marta. Iepazīsties ar ciemiņiem. Tas ir mūsu zvejnieks Stūrmans. Tikai sacepiet labi daudz maizes. Mēs zvejnieki esam lieli ēdāji. Labi. Eita, meita, pagādā ciemiņiem alu. Vēl jau no dzimumdienas brūvēm jābūt palikušam pāri.
lai Allah pats kopš rīta senā tādās acīs. Jūra stāvē aust un riet, bet vairs būtībā nenāk tikai priedes. Dejis stundu Āmis! Griež lēnāk! Kraukli! Slīgs! Ķeriet! Glābiet! Glābiet! Slīgs! Kraukli! Būs labi! To nevajadzēja man glābt, Oskar. Kāpēc? Atceries, roņi saplosīja tavus tīklus, pēc tam murdus, bet tagad tu? Kraukli! Ak tu! Ko es varu darīt tavā labā, Oskar? Braukt prom no šejienes! Kā? Nu! Oskar, kas ar jums? Vajadzēja izpeldēties. Oskar, uzminiet, ko es jums atvedu. Marta. Oskar, pagaidi. Man tev kas sakāms. Kāpēc jūs aizbēgāt, Oskar? Saņemiet vēstuli. Paldies. Kopš tu aizbrauc, man zviņu ciemā nav ko darīt. Neesmu arī pilnīgi vesela. Un nolēmu griezties pie ārsta. Jau nedēļu dzīvoju Rīgā un pagaidām būšu te. Nedēļu dzīvo Rīgā. Nebeidz. Jums taču nav no manis bail. Nepavisam, bet jums nav manis gan. Man ir augsti. Iesim iekšā. Ejiet vien. Jūs varat ienākt pie manis. Jūs gribat būt mans draugs? Jā, draugs. Cik gan savāds jūs esat? Oskar, vai kad nepatīk, kad es jūs mīlu?
Es pamodināju tevi, Oskar. Man vajadzētu iet, citādi nes ko padomās par tevi. Mēs esam vienkārši ļaudis. Mēs ticam cits citam. Laimīgie. Mēs esam lieli grēcinieki. Nē, mazi. Mazītiņi. Labrīt! Labrīt, Kļavs kungs! Kāda patīkama sagadīšanās! Ko tad jūs šeit meklējat? Ko šeit meklējat, to es gan zināšu, bet kas jums šeit darāms? Par to man norēķins jums nebūs jādod. Nu, redzēsim, redzēsim. Ko tas sludinātājs te meklēja? Oskar, kā tu runā? Ko gan viņam te meklēt? Tas taču ir mans brālis, Teodors. Teodors, tavs brālis? Jā. Tikmēr staigājis ar aģentu somām un fotogrāfijām, kamēr kļuvis par svētu vīru. Es jūs iepazīstināšu. Laiks iet uz ezeru. Oskar, tagad mēs esam tādās kā mainītās lomās. Ko tu nakti meklē Martas istabā? Atceries, kā tu sargāji savas māsas godu. Dzini man no mājas prom. Kā būtu, ja es tev parādītu durvis? Rādi, tikai tas tev neatmaksāsies. Tu esi lamatās, Oskar. Zini, ko dara lamatās ietrēmta lapsa? Tā nograuž savu saķerto kāju un aiziet. Aiziet sakropļota uz visu mūžu, bet brīva. Nu, paskatīsimies, paskatīsimies. Kas tad tie par komēdijiem? Ķērājs! Jāņem augšā! Ar tā šitās tu man esi zvejnieks! Es biju domājis kārtīgi vīru atvest! Ar tu ņem un visu vadu noraud! Zāgļu banda! Nejēgas! Sliņķi! Klusu, baba! Klusē, kucēn! Vācies prom, kamēr tev te visi kauli vēl veseli! Tu man vēl zāvakus pucēsi, mērkaķi! Pats mērkaķis! Rīgā zoodārzā 2 jau ir! Var iet pa 3. Te būs pēdējie rēķini un atlikusī draudzes nauda. Oskar, uzspēj tu viņam! Oskar! Kādus jokus tu te taisi? Kāds savāds cilvēks! Vai mēs vēl kādreiz tiksimies, Oskar? Vai tu man vēl gribēsi redzēt? Nāc, kad vien vēlies. Es tevi gaidīšu katru brīdi.
Ziemassvētki sabalkoši, lakstītām kanām. Tad, kad bauni saņemā, lasījām kaņām. Ziemassvētki sabalkoši, pīvāgam nabagam abi gājām doguši, pīvāgam nabagam abi gājām doguši, pīvāgam nabagam abi gājām doguši, kad tiek sēdu, es gaužoši, tēti! Tēt, ko tu man dāvinās? Mūsu kurzemnieks mājā. Es pārnācu pavisam. Mūsu kooperatīvā viss brauc uz ēli. Naudas nav, visi saplēsušies. Sēdies, Oskar. Padzersim tēju. Tu būsi izsalcis no ceļa. Anita, mēs tevi gaidām. Kur? Uz mājām. Nakts laikā. Tādā pagrabā līst. Visu ziemu taču nav kurināts. Mēs iesim. Anita, mūsu dēls nedrīkst būt bez mājām. Ja otro nedēļu esmu jūsu pusē, bet jūs vēl nav gadījies satikt. Kur tad Pļavs kungs? Jūrā. Jūs veltīgi esat tik vēsa pret mani. Pļavs kungs jūrmalā nozaudējis vēstuli. Es to atradu un atnesu jums. Sveiks, Oskar, mans tālais draugs. Tavu vēstuli es saņēmu pirms dažām dienām. Tavu vēstuli? Tu raksti, lai atbraucu pie tevis. Es braukšu. Marta. Ami, 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 ami. Stāv būdā! Neaizmirstiet, ka šodien pievakarē Marta gaidīs pie tīklu būdā. Kur Oskars? Viņš palika šonakt turpat. Būs mājā rīt no rīta. Labvakar! Labvakar! Jūs laikam pirmoreiz vīnas ienākt. Jā, man bija darīšanas, bet nepagūvu izdarīt. Kur tad jūs paliksiet pa nakti? Pagaidām vēl nezinu. Nāciet pie manis. Es jums traucēšu. Nē. Man būs ļoti patīkami, ja pārgulēsiet pie manis. Iesim. Nebrīnieties. Galu galā mums taču abām jāiepazīstas. Sakiet, jūs viņu mīlat? Jā. Viņu vienīgo. Un Oskars? Viņš to zina. Citādi viņš nebūtu mani šeit saucis.
Lūdzu. Izlasiet šo. Bet tas taču nav viņa rokraksts. To nav rakstījis Oskars. Es neko vairs nesaprotu. Kam tas ir bijis vajadzīgs, kurš to rakstījis? Par tavu ierašanos man paziņoja brālis Teodors. Teodors? Jā. Viņš ir šeit? Jā. Vai tu viņu pazīsti? Pazīstu. Viņš gribēja satriekties Oskaram. Bet es domāju. Labrīt, Anita! Ej iekšā, Oskar. Tevi gaida ciemiņš. Ciemiņš? Bet es aiziešu līdz veikalam. Kāds ciemiņš? Labrīt, Oskar. Kā tu iedomājies atbraukt uz šejieni? Man bija darīšanas Rīgā. Es precēšos. Rudenī būs kāzas. Tu tak nenāc man lūgt kāzās. Es dzirdēju, mans brālis ir šai pusē. Kāpēc tu izliecies, Marta? Es nemaz neizliekos. Manis pēc. Lai būtu arī tā. Domāju, laiks iet, jo es gribu arī satikt savu brāli. Labrīt, māšuk, dzirdēju, es atbraukus, es aizos tevi satikt. Kur tu tagad tā steidzies? Pie tevis. Brālis, tu man vairs neesi. Man vairāk nav ko teikt. Oskar! Oskar, ko tu dari? Es gribēju uzvilkt laivu augstāk krastā, lai viļņi neieskalo jūrā. Nē, tu gribēji iestumt to dziļāk ūdenī. Es visu saprotu, Oskar. Bet mēs uzvilksim savu laivu augstāk krastā, lai vētra to vairs nespēja apdraudēt. Nebūtu liela nelaime, ja šī laiva nogrimtu pavisam. Tāpat jau viņa ir sadauzīta. Mēs to salāpīsim, Oskar. Un tā atkal būs vesela. Iesim uz savām mājām. Uz savām mājām, Oskar. Klausies, vecītu! O, kur jūs visi man esat! Termiņi noticējuši, un šodien likšu visus vekseļus protestēt! Visi prasa, kur lai ņemam naudu! Pieprasiet, lai kooperatīvs jums izmaksā pajas! Es arī stājos un prasu, lai kooperatīvs tūlīt man izmaksā pajas. Bet tā kā kooperatīvs nevar jums apmaksāt pajas, tad es jūs izotrupēšu. Klausies, Garoza.
Cilvēkam, kas pazaudējis sirdsapziņu, vairs nav ko zaudēt. Lai visi zina, kā tu dzini Oskaru postā, lai tiktu kooperatīvam pie Rīklas. Tur ir muti zūpa! Ja nav pasaulē taisnības, tad viss lai iet ratā! Ak, tu samazgu vaļa! Tašķainais plašķi! Drabiņu vagons! Kā došu pa tavām nolodotajām šaunām! Visa nelaime sākās ar to, ka Oskara nav valdē. Pēc Oskara! Ejam pēc Oskara! Sveiki! Labdien! Vai Oskars mājās? Atnākuši vīri. Viņi gaida tevi. Oskar, tagad mums atkal viss jāsāk no jauna.